Čau, mīļie! Labvakar, jūs mājās! Man šodien pie mana posteņa uzdeva vienu jautājumu. Tā, es neesmu izņēmusi austiņas. Skanēs muzika. Nē, es izņemšu austiņas. Tā, turpinam. Izņēmu austiņas. Šodien pie mana postiņa, ko es uzrakstīja Indra. Es sapratu, ka Indra ir apslimusi. Ko viņa raksta, ka viņa galīgi negrib, un viņa man tā kā raksta, kas notiek nepareizi. Es gribu drusku paskatīties, ko man nodos, ko man pateiks šajā vakar ierakstā, šajā vēstījumā. Un kas ir tas, kas man ir jānodod Indrai? Jā, būs interesanti, sen nav bijuši šie jautājumi kaut kādi. Jautājumi, tie, kas nāk brīdī, kad kaut kas notiek, patiesi tīri no sirds, ka nekas netiek izdomāts, kad ir vienkārši tā, kā tas ir. Tāpēc es arī esmu tādu iekšēju motivāciju atbildēt Indrai un paskatīties, kas tas ir. Ja? Viss tas, kas man nāks par tevi, to es tev arī nodošu, klausīties viegli, nepieķerties absolūti pilnīgi nekām, to es arī visiem atgādinu, jūs ļoti labi jau to ziniet. Klausieties ar atvērtu sirds centru, ja? Nevajag tā kā pieķerties visam tam, ko es nododu. Iespējams, ka es atbildēšu arī uz kaut kādu tavu jautājumu. Un rāda vizualizācija. Un rāda tādu tā kā tuneli, un tu esi šeit tā kā. Nē, tu neesi pašā sākumā, tu jau esi kaut kādu gabaliņu tajā tunelī pagājusi. Un tajā tunelī es redzu, ka viņš ir diezgan tāds tumšs. Tas tunelis ir tumšs, bet tā kā galā es redzu gaismu. Tuneļa galā es redzu gaismu. Viņa ir ne tāda skaidra, bet viņa ir tāda... Es gribu saprast, kas tas ir, es iztilkošu. Kāpēc notiek kaut kādā brīdī šī apstāšanās, ja, par ko es esmu dalījusies ar ierakstos, un kāpēc tev notiek šī apstāšanās? Tāpēc, kad notiek pakāpiens uz nākošo apziņas izšķirtspēju līmeni. Ko es vēl pašā sākumā gribu pateikt? Un sadzirdēt šo ļoti, ļoti pareizi. Man ir svarīgi visi jūsu jautājumi, ko jūs man uzdodiet, ja, arī vēstules, ko jūs man uzdodiet, bet, ja es uz viņiem neatbildu, tas nozīmē to, ka ļoti daudzi cilvēki un ļoti daudz dvēseles ir pašas gatavas rast sevi atbildes. Un tas, kad es jums atbildēšu un pateikšu un parādīšu kaut kādu veidu virzienu, neko nedos, tāpēc, kad jūs to nesadzirdēsiet. Lai sadzirdētu to, ko es nododu, līdz tam ir enerģētiski jāizstiepjas, jāizaug, jānonāk, jāļauj sev tur būt. Bet tas nenotiek tā, klikšķi, un es tur esmu, un tagad es visu sadzirdēšu un paņemšu. Ir jāiziet noteikts ceļa posms, lai spētu nolasīt to informāciju, ko es nododu. Bet, ja es viņu nenododu un neatbildu uz jautājumiem, ja, ir tādi, tas nozīmē to, ka jūs paši esiet spējīgi un visas atbildes jau ir jūsos iekšā. Jūsu uzdevums ir ar nolūku vērsties pret sevi, iespējams iet kaut kāda veida meditācijās, lai jums saka pašiem. Ja? Tātad ir potenciāls daudziem pašiem gūt šīs atbildes, jo tāpēc, kad ir cilvēki, kuri vēl ir posmā, ir vēl šajā tuneļa vidū. Drusku, jau. Tā kā notiek šī izplešanās, ja? Bet ir tādi, kuriem jau tas viss ir, vienkārši viņi ir slinki. Ja? Labi, tas bija tāds vēl sākumā, ko es gribēju pateikt. Varbūt, kad ir kādi vēl, kas gaida šīs atbildes, kuras es nesniedzu. Ja? Tātad Indra. Indra ir pirms kaut kā tāda, pirms šī nākošā pakāpiena, pirms šī nākošās tādas apziņas izplašanās, kas vēl tev Indra ir.
es drusku pieminēšu to, ja, par cik tu esi pieteikusies arī uz kursu, ko es minēju jau pašā sākumā, ka tur atnāks diezgan tādas veselas cilvēki, kuriem, es gribu teikt, ir iekšā. Ja? Tā vienkārši cilvēcīgi sakam, ir iekšā. Ja? Un tad, kad, tā kā, lai sadzirdētu, lai paņemtu to pašu sulu, lai paņemtu to visu tādu, tā kā man pārnestā nozīmē, gribas teikt, no tā piena, to trakno kārtu nosmeltu nost un to maksimumu iedotu sev, cilvēki tiek sagatavoti. Ja? Tāpatās man arī atbildot uz jautājumiem vai uz vēstulēm, kāpēc tas nenotiek, es jums pateicu, un vēl ir variants, kad tātad, lai notiktu šī informācijas kaut kādas jaunas, kas tev ienāk ne tikai no tā, kas būs, ja, saistībā ar mani, bet arī no tā visa, kas tev apkārt notiek un mainās un mainīsies ļoti daudziem. Ja? Tāpēc, kad es ienesu pārmaiņas, ja, tikai šīs pārmaiņas ir jāierauga ar ieguvumiem. Ja? Tātad šī te programma, kad notiek kaut kāda veida saslimšanas, kā cilvēkam, cilvēka avatārā, viens ir tas, kad fiziski, ja, ir neapdomāta kaut kāda rīcība, ir saskrējies cilvēks, ir sasvīdis cilvēks, tas ir gan fizika, ir iespējams neadekvāti attiecībā pret to, kas notiek tagad ārā ļoti augsts, ja? Gan tā ir psihe, gan tas ir mentāls, tas viss kopā, nervu sistēma, iekšā, tur ārā, viss kaut kas vēl, es nezinu to pareizi, kā nolasa, kā viņi pareizi dēvē, ja? Bet tas viss strādā kopā, ja? Gan enerģētika strādā kopā ar fiziku, tas ir vienmēr roku rokā iet, nav atsevišķi pilnīgi nekas, tāpēc, kad tas viss ir saistīts, tāpēc. Gribu saprast, kas vēl ir dziļāk attiecībā pret tevi. Man rāda vēl tādu bildi, kad ir tāds tā kā tavs tā kā tēls, tu pati, bet tu viņu tā kā noģērdi nost. Tu viņu noģērdi nost, un tas tēls riņķī apkārt, viņš ir ar tādu tā kā tādā neizpratnē, kad nav bijušas kaut kādas atbildes, tu esi tā kā uzaudzējusi kaut kāda veida aizsardzību, pati pat neapzinoties no kā, bet tas ir tikai tāpēc, kad tu sevi nedzirdi un iespējams arī nesajūti līdz galam, jo tad, kad mēs sevi dzirdam, mēs dzirdam sava ķermeņa signālus, mēs dzirdam to, ko mums nodod šī iekšējā balss, intuīcija, mēs sevi dzirdam, mēs izreaģējam parasti. Jo tad, kad notiek kaut kāda veida psihosomatika, ja, cilvēkam ķermenī, es tikai vienu pusi pasniedzu, ja ne visiem tā ir, nepaņemiet to visu tā kā 100% visu. Tas ir saistīts viss. Psihosomatika parāda to, kur nav bijusi tā kā izlāde, ja, kaut kādās situācijās, vai kaut kas nav pateikts, vai kaut kas nav izdarīts, vai kaut kas ir tā kā apspiests sevi, saspiests, nav izreaģēts, nav ārā izlaists tas, kas ir kaut kur, kaut kādā veidā nožmiegts, un šī aizsardzība, ko es tev redzu, ja, tu viņu vienkārši pienāca tāds brīdis, kad saproti, ka es vairs nevēlos to nest, man tas vispār vairs nav vajadzīgs, es vienkārši gribu un izvēlos būt vairāk es pati. Tas nozīmē to, ka kaut kādos brīžos es kļūstu neērtā. Ja? Bet būt neērtai ir ļoti daudzām sievietēm un daudziem cilvēkiem izaicinājums. Ja? Tāpēc, kad būt neērtai, neparedzamai, tā ir diezgan cilvēki to nolasa kā kaut kāda veida hauss, un tā ir kaut kāda iespējams tumsas enerģija, ja? Kad nevis, ka tu esi skaidrs, tīrs un tu to spēj pienest, bet ka tu esi dzīvs, un tajā dzīvumā kāds tu esi gan tāds, un visas šīs te puses, kas tevī notiek,
Kad tu vari teikt jā, tu vari teikt nē, es gribu, es negribu, jā, es vēlos, jā, es nevēlos. Tā nav tikai tāda kaut kāda rakstura iezīme, tas ir skaidrs, tīrs, kā tu attiecies pati pret sevi. Ja? Un tad, kad viss šis vēl notiek, ja? Tas viss arī ir attiecībā pret tevi, jo tāpēc, ka tev būs jāiemācās pateikt nē, tev būs jāiemācās pateikt sev jā, un to tu mācīsies no jauna. Un lai šis viss, tā kā tava kaut kāda versija, kādā tu sevi redzēji, programmas, ja? Lai tu spētu tagad vairāk redzēt, lai tu spētu vairāk dzirdēt, lai tu spētu vairāk uztvert un sajust sevī iekšā, drusku ir jāatpūšās pirms tāda ļoti skaista, vērtīga ceļa, ko tu uzsāc. Ja? Tāpēc, ka tu iesi par šo te tuneli, kur nevienmēr būs atbildes, kur nevienmēr būs spoža gaisma, kur nevienmēr viss tas būs tā kā tas solis netiks izgaismots, bet tas būs tev tāds tā kā izaicinājums, jo tu zini, kad galā ir ļoti daudz ieguvumi. Ja? Un vēl tajā, kur tu ej šajā ceļā, ko tu tā kā uzsāc, notiek sava veida transformācijas, ja? Dzirdēt šo turpmāk vienmēr, kad es pieminu ar to, ka tas nozīmē to, kad notiek ieguvumi. Notiek ieguvumi. Aiz katras šīs te lietas, ko mēs redzam kā uzlikta šī te programma ir, kad saaugstēšanās ir kaut kas negatīvs, jo kaut kas apstājās, jo tāpēc, ka mēs esam tā programmēti kā cilvēce, kā cilvēks, kā cilvēcīgā būtne, sākotnēji, ka tas ir kaut kas slikts, bet tas nav nekas slikts. Tas nozīmē to, ka latviešu normālā valodā cilvēks nesaprot, ka viņam ir jāatpūšas kaut kādā brīdī, ka viņam ir jāizreaģē savas emocijas, ka viņam ir jāizreaģē savas sajūtas, ka viņam ir jāizreaģē viss tas, kas viņā notiek. Ja? Kaut kas iespējams nepateikts, kaut kas neizteikts, kaut kas sevī. Es redzu arī kakls. Tā, pagaidis. Es teikšu tālāk, ja es gribu sacirdēt, ko man saka. Man rāda tādu bildi. Ir kā, tu sēdi tādi tā kā ar ceļiem tādi tā kā atspiedusies pie sevis, tā kā apķērusi ceļus tādi tā kā sevī iekšā un nāk tā kā cilvēki vai enerģētiskas būtnes un viņas rāda tev ar pirkstu virsū, kaut ko tev aizrāda. Tās ir balsis, tās ir cilvēku balsis, tās nav būtņu balsis, tās nav mentāls tikai, ja, psihe. Tās ir cilvēku balsis, kas tev aizrāda, bet tas nav šodien. Tas ir tad, kad tu esi mazāka, tā kā bar tevi, aizrāda tev, ja? Un tādā, tas ir maza, kā bērns maza, 8, 9, 10. 8, iespējams 9 vai 10 gadi. Iespējams, teikt nāk kaut kāda vizualizācija, iespējams, nepieķeries lūdzu. Tam vienkārši ir jāsaprot, kur tas ir aizsācies šeit, šajā dzīvē, ja tas notiek šeit, šajā dzīvē. Ne? Un ir tā, ka notiek kaut kāda veida tāds tā kā, tu to pat nenolasi kā bērns, kā kaut kāda veida lūzumu punktu, bet notiek bāršana attiecībā pret tevi vai tas, ka tu kaut ko nemāki, aizrāda tev, aizrāda. Un šajā brīdī tev rodās tāda, kad šī pasaule, šī realitāte nav droša un kad man ir kaut kādā veidā jāaizsargājas. Un arī ārpusē es redzu, kad ir kaut kāda veida maska, loģiski, ka mēs visas viņu kaut kādā brīdī liekam, ja? Kad
Tā kā, lai es būtu ērta, lai es būtu vienmēr plus mīnus priecīga, lai es būtu, kāpēc šī aizsardzība ir sākusi veidoties jau no šiem 8, 9 vai 10 gadiem, ja, kad aug šī aizsardzība, tāpēc, ka tu esi sapratusi, ka tā iespējams sevi apmānot, tev ir vieglāk šeit būt, šeit eksistēt, būt tādai labai, zināmai, paredzamai, ka tu esi nolasāma, bet kad tas ir visiem citiem riņķī apkārt, tas vispār nav priekš tevis pašas, tev pašai sevi iekšā. Tas nozīmē to, ka kaut kāda tevis ļoti dzīva iekšējā bērna daļa šajā vecumā ir tā kā, tu esi to aizvērusi ciet, ja? Aiz kaut kāda veida bailēm, nenolasot to, kad šis viss, kas ir nācis pār tevi, tas nav attiecībā pret tevi bijis. Ja? Tāpēc, kad šī apzinātība tad nebija tik tādā izšķirtspējā, kāda viņa ir šodien. Šodien mēs nolasam, šodien mēs varam pienest, šodien mēs varam paaudzei aiz mums, ja viņa nāk pienest to, kā tas ir. Ja? Nepārnest savas traumas, nepārnest savus blokus, nepārnest to, ko mēs nesapratām. Ja? Tagad tas notiek, bet tad tas tā nebija. Ja? Un vieglāk bija tā kā iekšā iespējams nonulēt kaut kādu šo sajūtu, nonulēt šo dzīvo bērnu, un tagad ir vienkārši tas brīdis, kad tu uzplauksti no jauna. Tu ļausi sev būt, tu ļauj, un tu sajutīsi ar to, ka tev pat vieglāk paliks elpot. Iespējams, kad vēl turpmāk uz priekšu, ja gadījumā notiks arī kaut kāda veida šīs transformācijas, jo tāpēc, ka tas, kas viss ir ar šo daļu, ar kaklu, ar krūtīm, ar kaut kāda veida 4., 5., 6. čakra centri, tas viss ir par atklātību un patiesību pašam pret sevi, vairs neko neapspiežot sevi. Jūs sapratīsiet, varbūt tas arī pret citiem cilvēkiem ir, kad tas vairs nestrādā sev melot, tas vairs nestrādā sevī kaut ko slāpēt, tas vairs nestrādā sev pazemināt, sevi spiest, sev kaut ko stāstīt, sevi nolikt, sevi likt kaut kādos ierobežojumies. Tas vairs nestrādā, nav šī šodienas laika līnija, vairs to neuztur. Viņa uztur patiesību pret sevi un patiesību pret citiem cilvēkiem. Tīru skaidru robežu novilkšanu, tīru skaidru pateikšanu, tīru skaidru vai tīru skaidru jā, saproti, bet attiecībā pret sevi, un tas tev sāk tagad notikt, sāks tas notikt uz priekšu. Tāpēc ir šis brīdis, kad ir atpūšās cilvēcīgi, jo tu esi visu laiku kustībā, arī kustībā loģiski, tā kā visi cilvēki šeit uz zemes, tā kā skudras mēs skrienam kaut kādā brīdī, ja? Ja mēs nedzirdam sevi, nedzirdam šos impulsus, nedzirdam savu iekšējo balsi, kuri jau laicīgi saka, mēs zinām visi, mēs nespējam vairs sevi apmānīt, nespējam, ja? Tāpēc, ja notiek šie brīži, kad cilvēks tiek apstādināts, tas nozīmē to, ka ir jāieskatās sevi iekšā. Un ne tikai to teikt, bet arī to darīt. Jo tad, kad tu esi mierā, tad, kad tu esi viena kaut kādā brīdī, viens cilvēks kaut kādā brīdī, citiem ir bailes no šiem brīžiem. Tāpēc, kad ir jālūkojas sevi iekšā. Un nevajag šos brīžus, kā es vairākas reizes teikusi, aizbāzt ar kaut ko ciet. Nevajag. Vajag jautāt sev, vajag saprast sev, vajag izteikt nolūkus, vajag komunicēt ar visiem šiem stāvokļiem. Attiecībā pret sevi nenotiek saslimšana kaut kādam citam ienaidniekam tevī iekšā. Tā esi tu pati sev. Kā var nepieņemt to, kas ar tevi notiek? Es pieņemu to, kas ar mani notiek. Tātad tas man signalizē kaut ko, tas man kaut ko saka. Es esmu labvēlīga pati pret sevi. Es vēlos sevi dzirdēt. Es vēlos sevi pieņemt. Es izvēlos beidzot attiecībā par tevi sākt sevi iemīlēt. Es vairs negribu aizsargāties no kaut kā,
kas man vairs nekalpo. Un šīs ir tās programmas galvā, kas ir bārušas, kas ir noteikušas, kas ir diktējušas, kas ir vedušas. Tā vairs nav. Jā, paldies. Tas bija kaut kādā posmā vajadzīgs līdz šodienai, kas notiek ar tevi, bet tālāk es pati noteikšu. Es pati izvēlēšos. Es pati būšu pret sevi labvēlīga. Es sev pateikšu paldies, 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 kad ir šāda situācija, paldies, ka tas notiek par mani, kad man ir laiks sevi ieklausīties, kad man ir laiks būt tikai ar sevi. Piedod, lūdzu, es savādāk nesaprotu. Piedod, lūdzu, kad es tevi nedzirdēju kaut kādā brīdī. Piedod, lūdzu, kad tu man teici, mans mīļais ķermeni, kas ar mani notiek. Tu man teici, mana iekšējā balss, kas ar mani notiek. Tu man teici, mana intuīcija, mana sirdsbalss, kas notiek, bet es visu laiku stūbu tevi malā un malā un malā un malā. Es pieņemu šo situāciju, sajūtu to sev iekšā, palūdzu sev piedošanu, esi atklāta pret sevi, esi labvēlīga pret sevi, tā esi tu. Tu, ar tevi tas notiek, tas nenotiek ne ar vienu citu. Tu mācīsies no jauna sevi iemīlēt, tu mācīsies no jauna sev ļaut elpot šeit ar atvērtu krūti, ar atvērtību pret sevi, pret to, kur tu atrodies. Lai mainās šīs te programmas, no šīm te, kāpēc tas tā ir, ka tas ir ar tādu negatīvu skatījumu, ka tas ir ar tādu, it kā kaut kas apstātos, nekas nenotiks. Ieguvēja būsi pati tu sev. Ļoti, ļoti liela. Un paies kaut kāds laiks, tici, ko es tev saku, tu atskatīsies atpakaļ uz šo te brīdi, varbūt tu viņu pat aizmirsīsi. Tu teiksi, Dievs, cik tas bija vērtīgi. Es redzu, kā es esmu izaugusi, es redzu, cik ļoti daudz es redzu un apzinos un sajūtu no jauna sevi un cik tajā visā ir daudz plusi, ieguvumi. Un es saku sev jā, saki sev, es saku sev jā, un es eju pretī sev. Ja? Tas ir tas, ko es tev vēlējos nodot. Ļoti skaisti, ļoti vērtīgi. Iespējams, es atbildēju arī uz citu uzdotajiem jautājumiem par to, kas pašlaik notiek, bet mācieties no citas puses paskatīties uz to. Nevis to, kas ir tā kā noticis bijis, un jūs to tā kā visu laiku nesat sev līdzi, cik daudz nes kaut kādās muguras somās sev līdzi, pleci jau ir mugura sāp, daudziem jau ir noliekusies uz priekšu, viss drūms skats uz dzīvi, viss ir slikti, nav tā, noņemiet to visu nost. Tā vairs nav enerģija, kas jums ir jānes. Ieklausieties savās sirdīs. Jūs zinat, kā ir. Un neiet pretī sev. Neklausieties, ko saka, neklausieties tajās balsīs, kas notiek galvā. Pārprogrammējiet šīs tad, kad noliek apgulties uz gultas, kā es saku, ja, kad iespējams sāp mugura vai sāp, es nezinu, kas, kad ir kaut kāda veida pārmaiņas, transformācijas. Man arī savā laikā bija tā, kad man bija 3 dienas. Es zināju, 3 dienas es gulēšu vienkārši tā kā šlos, ja? Un viss, un vienkārši guli un saproti, ka tu mainies. Es nevarēju piecelties, es nevarēju paiet, es biju vesela, man viss bija kārtībā, vienkārši bija šādi transformācijas periodi, kad man tas bija, un es zinu, kad notiek ļoti vērtīgi pakāpieni uz augšu. Tas nav viegli. Tā nav programma, bet pēc pieredzes šī tie nākošie pakāpieni, viņi vienmēr ir caur kaut kādām nonulēšanām. Un viņas ir vērtīgas vienmēr. Ieraudzīt vērtību tajā visā mums ir jāiemācās visās sāpēs, ieraudzīt vērtību un vērsties pret sevi. Es tevi mīlu, bļaģi, mīlu. Es esmu kontaktā ar tevi, runājam, dalamies. Vēramies vaļā. Esam labvēlīgi un